Esiet sveicināti šajā pūpolu svētdienu dievkalpojumā, un šis ir sākums klusā nedēļā, svētā nedēļā. Un tāpēc mēs sāksim mūsu dievkalpojumu ar dziesmu Vēl žēlastības vārti stāv vaļā maldīgām. Tas ir numur 305. Savam ķēniņam. Mana dvēsele ilgojas pēc tavas palīdzības, un es paļaujos uz taviem vārdiem. Slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Tā saka tas kungs, redzi, šis ir mans kalps, kam es palīdzu. Mans izredzētājs, pie viņa manai dvēselē ir labs prāts. Es likšu savu garu uz viņa, lai viņš tautām nes taisnību. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Svēts ir tas kungs, debes un zeme ir pilna viņa godības. Lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Oziāna augstībā. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Pārkāpumi piedoti, kam grēki apsekti. Tāpēc zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes lūgšanā, ciedot es savus grēkus sūdzu.
mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzu, un viņa dēļ piedod mums visus mūsu grēkus, lai atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvošanu. Tas jērs, kas tapa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi. Visvarenais Dievs, mēs pateicamies par Tava dēla, mēs pateicamies vēlmi doties uz Jeruzalemi mūsu un pasaules labā. Atceroties pūļus, kas vicināja palmu zarus un sauca Ozijānā, mēs atpazīstam Jēzu kā mūsu ķēniņu un mesiju. Vadi mūs, ceļojot kopā ar viņu cauri klusajai nedēļai. Atceroties viņa ciešanas un nāvi un gaidot viņa godības pilno augšām celšanos. Palīdzi mums būt uzticīgiem sekotājiem, atspoguļojot viņa pazemību un mīlestību mūsu dzīvē. Mēs slavējam Tevi par viņa upuri un mūžīgo valdīšanu. Āmen. Lūdzu, apsēžieties. Pirmā gadsimtā Jēzus jūdu sekotāji centās izprast viņa krustā sišanu un augšām celšanos. Viņi pievērsās pravieša Jesajas rakstītajām kalpu dziesmām, kas cieš. Kā kristieši mēs redzam Mesiju, kurš cieta pie krusta, kā Jesajas pravietojuma piepildījumu. Paldies, Mārtiņ! Labrīt, Jēzus Kristus sekotāji. Pirmais lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 50. nodaļā. Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina mani ik rītu, viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Savu muguru es pagriezu tiem, kas mani sita, un savu vaigu tiem, kas raustīja un plēsa manu vārdu. Savu vaigu es neapslēpu paļām un spļāvieniem. Bet Dievs tas kungs man palīdz.
Tādēļ es nenokļuvu kaunā, tādēļ es apcietināju savu seju kā akmeni, jo es zināju, ka nepalikšu kaunā. Tiešām tuvu man ir viņš, kas mani attaisno. Kas tiesāsies ar mani? Lai nāk, mēs stāsimies kopā tiesas priekšā. Kas grib apšaubīt manas tiesības, lai viņš panāk šurp? Redzi, Dievs tas kungs man palīdz, kas atzīs mani par vainīgu. Amen. Mūsu visvarenais Dievs nav tāds, kas sagrāb varu un piespiež mūs paklausīgi sekot. Mums ir dota izvēles brīvība. Pat Jēzus, Dieva dēls, nekontrolēja un nevaldīja apkārtējos. Mūsu kungs Jēzus ir kalpu vadītājs. No Pāvila vēstules Filipiešiem 2. nodaļā. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Amen. Jūs varat sēst druscīti vēl ilgāk. Latvijā neaug palmas un Jeruzalemē neaug pupoļi. Patiesība ir tāda, ka Mateja un Marka evaņģēlijā mēs lasām, ka cilvēki izklāja nenoteiktus lapu zarus. Tikai jāsaka, ka tie bija palmu evaņģēlijā, nav ne vārda par zariem. Tomēr palmu zari senatnē simbolizēja uzvaru un triumfu. Šeit mēs lasām, ka cilvēki Jēzu jau bija pasludinājuši par ķēniņu visu to brīnumu dēļ, ko viņi bija redzējuši viņu darām. Tagad viņi paredzēja, ka viņš nesīs gan mieru, gan slavu. Kad mēs dziedāsim Āmen pašās beigās, tos nosauc visur ap pasauli par Vāgnera Āmen no operas, Parsifālas operas. Tad, kad mēs dziedāsim to Āmen pēdējo reizi, mēs varam iedomāties, ka to dzied visur ap pasaules. Lūdzu, stāviet kājās. Evaņģēlijas lasījums šodien no Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļas no 28. līdz 40. pantam. Un to sacījis, Jēzus devās tālāk uz Jeruzalemi. Kad nu viņš bija tuvu pie Betfagas un Betānijas, pie tā sauktā Eļas kalna, tad viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem, tiem sacīdams: Eita uz to ciemu, kas atrodas jūsu priekšā. Tur jūs atradīsiet piesietu ēzeļu kumeni, uz kuru vēl neviens cilvēks nav sēdējis.
To atraisiet un atvediet šurp. Un ja kāds jums jautā, kāpēc jūs to atraisāt, tad atbildiet, tam kungam viņa vajag. Un tie, kas bija sūtīti, nogāja un atrada tā, kā viņš tiem bija sacījis. Bet, kad tie gribēja atraisīt kumeni, tā īpašnieki viņiem jautāja, kāpēc jūs to raisāt vaļā? Bet tie atbildēja, tam kungam viņa vajag. Un aizveduši to Jēzum, tie uzklāja kumeļam savas drēbes un uzsēdināja Jēzu tam virsū. Viņam jājot, tie klāja savas drēbes uz ceļa. Kad viņš tuvojās Eļas kalnu nogāzei, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāk slavēt Dievu par visiem brīnumu darbiem, kurus tie bija redzējuši, un sauca: Slavēts, kas nāk, mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs nu ir miers un slava augstībā. Tad kādi no farizējiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja: Mācītāji, apsauc savus mācekļus. Bet Jēzus atbildēja: Es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi bregs. Āmen. Apsēsties, un mēs dziedāsim tagad dziesmu numur 95, Sirds mīlestību glabā. kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs nu ir miers un slava augstībā. Tāpēc savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā miers lai ir ar jums. Amen. Bija pienācis laiks. Jēzus zināja, ko viņš dara. Viņš būtu varējis aizbēgt, bet tā vietā, kā pravietis Jesaja,
viņš apcietināja savu seju kā akmeni un pazemīgi iejāja ar ēzeli Jeruzalemē. Viņš zināja, ka viņu gaidīs nepatikšanas, viņu apkaunotu un viņam atņemtu dzīvību. Bet viņš atdeva un iedeva savu dzīvību saviem mācekļiem maizē un vīnā pirms viņš tika arestēts un sists krustā. Un viņš labprātīgi atdeva sevi tad, kad jāja ar ēzeli netaisnības un vardarbības pilsētā Jeruzalemē. Kad mēs padomājam, Lūkas evaņģēlī tika uzrakstīts ap 80 gadu AD, 80 Anno Domini. Pēc tam, kad tika nopostīta Jeruzalemes pilsēta. No politiskā viedokļa situācija pasliktinājās pat pēc Jēzus augšāmcelšanās, nevis uzlabojās, un Jeruzaleme, kā mēs zinām, joprojām stāv šodien. Bet veids, kā Jēzus nāca, lai piepildītu senos rakstus, veids, kā viņš nāca, lai īstenotu Dieva nodomus, nebija uzvarēt triumfā. Tas nekad nav bijis Dieva veids. Dzīvības kungs uzticīgi paklausīja Dieva gribai, saskaroties ar vajāšanām. Veids, kā viņš triumfēja, bija būt uzticīgam un paziņot, ka viņa palīdzība nāk no Dieva. Pagrimušās pasaules vidū un pasaules labā viņš drosmīgi stājās pretī ienaidniekiem, bet viņš necentās būt stiprs, tikai apņēmīgs. Pateicoties uzticībai Dievam, viņš spēja to izturēt. Dzīve nav godīga vai taisnīga. Dzīvē ir daudz prieka, bet ir arī sāpes un ciešanas cilvēkiem visā pasaulē, ne tikai Jeruzalemē. Mēs nevaram to kontrolēt, un Dievs nepārbauda mūsu dzīvi. Bet kamēr zinām, pie kā vērsties, mēs varam arī izturēt. Mums nav jābūt stipriem. Mēs vienkārši paļaujamies, ka Jēzus mūs pavadīs mūsu ceļojumā. It īpaši, ja tas kļūst grūti. Ir Bībeles panti, ko daudzi cilvēki citē nepareizi. Patiesībā ir vairāk pantu Bībelē, kuru cilvēki citē nepareizi. Bet šis ir viens no tiem. Un es teikšu angļu valodā, un cerams, ka es kārtīgi izteikšos latviešu valodā arī. Kā cilvēks saka angļu valodā, God will not give you more than you can handle. Bet nekur Bībelē nav teikts, ka Dievs tev nedos vairāk nekā tu spēj. Tur
Turpretī Bībelē ir rakstīts 1. korintiešu vēstulē, 10. nodaļā. Jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Bet Dievs ir uzticams. Viņš nepaļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī radīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma tādu galu, dodams spēju jums to panest. Mums dzīvē ir ciešanas, bet Dievs mums var palīdzēt tās panest. Dažreiz beigas nav labas, un mēs to nekad nezinām. Kad mēs saskaramies ar grūtiem laikiem. Piemēram, Kārlim Rumbam tieši tagad, kamēr mēs te pielūdz Dievam, ir veikta operācija. Viņam, ja jūs nezinājat, ir 101 gads. Bet, ja viņam tā operācija nebūs, viņš nekad vairs nestaigās. Un viņš to uzņemās tieši tagad. Jo tas ir svarīgi viņam un viņa meitai, bet ko viņa atlūdz, ko Kārlis gribēja un ko meita Anita prasīja, ir, lai es nāku uz slimnīcu, jo viņš grib vērsties pie Dieva un lūgt, lai Dievs dod viņam svētību. Neatkarīgi no iznākuma viņš zināja, ka viņa palīdzība nāks tikai no Dieva. Kungs, lūdzu, apžēlojies par Kārli. Mums arī var būt situācijas, kuras mēs tiešām nevarētu izturēt bez Dieva palīdzību. Kas ir svarīgi mums darīt, ir atcerēties, pielūgt Dievu tajos brīžos, tāpat kā Kārlis un Anita to darīja. Mums nav tikai jāgaida, lai mums ir operācija. Visādos situācijās mēs varam pielūgt Dievu palīdzību. Tad, ja kāds mūs sāpina, vai noliedz, vai nodod, vai pamet, vai atstāj mums, vai pārāk agri kāds ir atņemts. Visos situācijās mēs varam pielūgt Dievu. Nezinot, kas notiks, nezinot, kā tas iznāks, mēs varam tomēr pielūgt Dieva palīdzību. Mēs ieejam šajā svētajā un klusajā nedēļā ar cieņu un godājot mūsu pestītāju. To darot, mēs varam pārdomāt šādas lietas. Jēzus brīvprātīgi un labprātīgi iegāja Jeruzalemē. Viņš neizvairījās no konflikta. Viņš nebija nežēlīgs vai negribīgs glābējs. Mūsu pestītājs neapvainojās uz tiem, kurus viņš nāca glābt. Grēciniekus. Viņš iegāja Jeruzalemē, ne lai cīnītu ar ienaidnieku, lai ar spēku uzvarētu ļaunumu.
Viņš mīlēja pat tos, kas bija pret viņu. Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā Jēzus teica, es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā. Viņš mīlēja viņus, neskatoties uz viņu grēku, neatkarīgi no viņu grēcīguma. Šīs nedēļas laikā es atcerēšos Jēzus izturību un neatlaidību ar drosmi. Redzēsim, kas notiks ar Kārli, kurš drīzāk nomirs operācijas laikā nekā vairs nestaigās. Drosme. Mūsu draudzē ir arī citi, kas tiek smagi ārstēti, lai viņi varētu ilgāk būt kopā ar ģimeni. Tas prasa neatlaidību, jo tiem ir briesmīgas zāļu blakus parādības. Nebija tā, ka Jēzus noliedza sāpes, ko viņš izturēs. Viņš daudzas reizes par tām runāja ar saviem mācekļiem, kuri par tām nevēlējās dzirdēt. Kāpēc viņu varonim, viņu glābējam būtu jācieš? Viņi vērsās pie viņa pēc spēka. Un Jēzus savās ciešanās vērsās pie palīdzības pie Dieva. Šīs nedēļas laikā es atcerēšos, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc Dievs nāca, lai mājotu mūsu vidū. Lai viņš ciest un tik sists krustā katram no mums un pasaules labā. Tāds bija Jēzus mērķis, lai mums būtu veids, kā saņemt piedošanu, lai mēs arī spētu piedot. Tas ir miers, kas pārsniedz mūsu saprašanu. Mēs dzirdējām šodien vēstulē Filipiešiem. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Lai mums ir tāds pats prāts, kāds bija Kristu Jēzu. Vārdi no mūsu šodienas lasījuma. Mūsu dzīve ir saistīta ar Jēzus dzīvi. Ceļojot kopā ar viņu, viņš var kļūt daļa no tā, kas mēs esam. Kristus var pārveidot mūsu dzīvi, un tāpēc viņš to izturēja. Tā bija Jēza atbilde uz cilvēku saucieniem. Oziana, glāb mūs, palīdzi mums. Amen.
ziņojumu šodien. Vispirms iesākšu ar to, ka atgādinājumu, ka prāvests un es dosimies uz Latviju, uz lielu pasaulē sinodu un arhibīskapa konsekrāciju. Mēs būsim prom no 21. aprīļa, tā kā no pirmdienas pa nedēļu, līdz 9. maijam. Arhibīskapa ieviešana amatā notiks 27. aprīlī svētdienā, pulkstens 15. Pēc Latvijas laika. To pārraidīs tiešsaitē, ko uz YouTube, un arī varēs vēlāk noskatīties uz YouTube. To saitu var meklēt, skatoties YouTube, Torņkalnu baznīca vai arī Rīgas Lutera draudz. Un var vispār tos kanālus regulāri skatīties, jo viņi to regulāri pārraida arī dievkalpojumus. Kamēr mēs esam prom, protams, priekšnieku vietniece Nora Žubeckis būs galvenā kontakta persona, ja ir kādas vajadzības un, protams, arī Mārtiņš Biržs ir, es pieņemu, būs tikpat pieejams, kā viņš parasti ir, tā kā noteikti jūs nepaliekat vieni paši. Un mācītāji arī var sazināties pa e-pastu un WhatsApp, ja pēc vajadzības. Arī vienkārši paziņot, ka prāvests taisās ierakstīt svētbrīžus Latvijā un tos ievietos Facebookā un YouTube'ā arī es pieņemu. Tātad arī varēs redzēt, kur viņi ceļo un pielūdz Dievam Latvijā. Bet būs vēl daži dievkalpojumi pirms prāvests lido prom, tā kā mums nākošie dievkalpojumi 18. aprīlī lielā piekdienas dievkalpojums ar dievgalu pulkstens 11. šeit pat, un tad 20. aprīlī lieldienu dienā būs divi dievkalpojumi. Pirmais būs 7. no rīta saulēkts dievkalpojums, un tad pulkstens 11. būs divās valodās, angļu un latviešu dievkalpojums, lieldienu dievkalpojums šeit baznīcā. Pēc tam nākamie dievkalpojumi būs 11. maijā ģimenes dienu dievkalpojums arī divu valodās, pulkstens 11. šeit pat, un 10. maijā, kas ir dienu iepriekš, vienkārši zināšanai, ka Latviešu skolas ģimenes dienas sarīkojums baznīcas zālē notiks pulkstens 11. Es saprotu, ka viņam patīk arī citi cilvēki piebiedrojās tam, tā kā lūdzu, tikai arī jums nav bērni vai kas iet Latviešu skolā, tomēr atnākat un atbalstiet to pasākumu. Pateicības, Warwick, thank you for your organ playing, your piano playing. Thank you also, Trevor, for the sound system. Paldies Jānim Kārklingam, kā apsveicējam šodien. Paldies Mārtiņam Biržam par svēto rakstu lasījumiem, kā arī draudz vecāko pienākumus. Un, protams, paldies mūsu mācītāji par altāru pušķošanu. Kā mēs visi redzējām, tas ļoti fiksi un ātri var notikt. Paldies Annai arī par palīdzību. Tā kā, ja kādam varbūt raustās uzņemties to altāru pušķošanu, jo tas ir pārāk liels darbs, tas nav tik grūti. Tā kā lūdzu piesakaties uz priekšu, ja jūs arī varat pušķot altāru. Paldies! Un paldies Norai, ka viņi ievēroja, ka tas nebija darīts vēl. Liels paldies par atgādinājumu. Lūdzu, stāviet kājās un apliecināsim Dieva priekšā savu kristīgo ticību ar apustoļu ticības apliecības vārdu. Viss ir līdzi, kā sacītām. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sirds, nomiris, aprakts, nokāpis ellē. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto satrauci, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Visusspēcīgais, mūžīgais Dievs, mēs Tevi slavējam un mēs Tev pateicamies, jo Tu savu vienpiedzimušo dēlu esi sūtījis pasaulē, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet atgriežoties no grēkiem un nākot pie patiesības atziņas, iemantotu mūžīgo dzīvošanu. Tavi ceļi, ak, Dievs, nav mūsu ceļi, un mūsu domas nav Tavas domas. Tāpēc liec mums ar svētu bību domāt par Tavu nolemto pestīšanas nolikumu cilvēces vēsturē, lai mūsu ticība nebūtu pamatotu cilvēku gudrībā, bet Tavā spēkā, ak, Dievs. Mēs lūdzam, lai Tu svētī visus, kuri svin savu dzimšanas dienu šo nedēļu. Vija Waltz, Ieva Wilson un Karina Jaunaugsne. Lūdzu, svētī viņus ar prieku, veselību un mīlestību. Ticībā mēs lūdzam, lai Tu svētī mūs un dāvā mums veselību, kā arī citiem, kam vajag Tava aprūpe un dziedināšanu, īpaši tos, kurus mēs tagad nosaucam skaļi vai savās sirdīs. Kārlis Rumba, Elita Klunders, Inese Bērziņa, mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūgsim Dievu tāpat, kā Jēzus mācīja saviem mācekļiem tēvreizes lūgšanas vārdos. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. Lūdzu, apsēžieties, un mēs dziedāsim pēdējo dziesmu grāmatās numur 83, Krusts laistās kalna galā.